apvainojums Vienotībai par to, ka ilgu laiku iespējams Vienotības biroja darbinieki ir saņēmuši atalgojumu, minimālu atalgojumu un iespējams saņēmuši atalgojumu skaidrā naudā aploksnēs. Partija, kuru sevi pasludina par tādu godīgu un taisnīgu partiju, tagad tāda netīrība, tāda šmuca sanāca, jā, publiski, protams, bet es saku, man tas nepārsteidz. Jā. Latvijas sabiedrība un valsts ir pazaudējusi mērķi un orientāciju. Tātad, kāds ir strateģisks mērķis, ko tad mēs gribam panākt? Vienkārši cilvēkiem ir jāredz, un es jau biju cerējis, ka šajās vēlēšanās, kad cilvēki sapratīs un nāks pie varas kaut kāda cits partijas, cita politiskie spēki, nevienotība. Labdien, Raimond! Labdien, Arnold! Ko es šodien gribēju parunāt par dažām lietām ar tevi, kas skar jau, Latvijas republiku un, tādu, zināmā mērā, hausa palielināšanos iekšpolitikā. Un tikai daži aspekti. Es pat nerunāju par ziņojumiem, ka katru dienu ir ziņojumi, ka vilcieni atkal nekursē kaut kur vai kavējās. Cilvēki jau pieraduši pie šī bardaka. Ja. Es nerunāju par ļoti daudzām lietām. Šodien es gribu pieskarties trīs tādiem momentiem. Pirmais moments pagājušās nedēļas beigās ļoti tāds nopietns apvainojums Vienotībai par to, ka ilgu laiku iespējams Vienotības biroja darbinieki ir saņēmuši atalgojumu, minimālu atalgojumu un iespējams saņēmuši atalgojumu skaidrā naudā aploksnēs. Kā pats saprotu, partija, kur visās savās programmās un visos savos, uzstādījumos ir visiem stāstījusi, ka tā cīnās pret korupciju, tā ir kristāli godīga, pārstāv gaišos spēkus un baltos spēkus, cīnās ar oligarhiem, cīnās par visu labo, pret visu slikto, un pēkšņi ir attiecīgs aizdoms, kas cirkulē mēdījos, ka šī partija vienkārši ir izmantojusi šādu schēmu, lai apietu nodokļu sistēmu, acīm redzam. Tātad tas ir viens tāds skandāls, kas, manuprāt, ļoti nopietni sit pa Vienotības imidžu un Vienotības reitingiem, es ceru. Otrs moments, ko es gribēju tev arī pateikt, tātad arī burtiski nesen bija intervija ar Normundu Beļsku, un tur cits starpā tika viņa viedoklis par to, ka Latvijas sabiedrība zināmā mērā ir pazaudējusi tādu strateģisku orientieru. Praktiski gan valsts, gan sabiedrība nav skaidra mērķa. Lai gan es, oponēju tādā veidā, ikvienai valstī mēs varam mērķi izteikt dažos vārdos. Ik viens valsts mērķis, tas ir tātad aizsargāt un aizstāvēt savu sabiedrību. Ik viens valsts mērķis ir tātad garantēt un attīstīt labklājību un drošību, un ik viens valsts mērķis ir attiecīgi arī garantēt un veikt kopējo valsts attīstību. Tātad attīstība ikvienā nozarē, labklājība vispārējā, un drošība gan iekšējā, gan ārējā. Un, principā, ja viss šīs valdības rīcība kaut kādā veidā nekorelē ar šiem mērķiem, tad, protams, mēs varam runāt par situāciju, kur sabiedrībai un valstī nav kaut kādu mērķu. Pilnīgi piekrīt. Šobrīd izskatās, ka sabiedrība un valsts ir pietiekami dezorientēta un ņemot vērā arī kopējo ģeopolitisko situāciju, vispārējo, tātad ir ļoti nopietnas problēmas. Bet kā tu saproti, ja nav, piemēram, uzņēmumam, nav mērķa, ir kaut kādas haotiskas darbības bez kaut kāda mērķa, tad agri vai vēlu var rasties eksistenciāls problēmas. Visbeidzot, trešā lieta. Francijas prezidents Makrons, mēs par to jau runājām pirms neilga laika, izteicās, ka viņa valsts varētu nosūtīt jau oficiāls bruņotos spēkus uz Ukrainu. Viņš, protams, ieslēdz atpakaļ gaitu un minēja, ka varētu iet runa par Ukrainas bruņoto spēku apmācību, par atmīnēšanas operācijām, bet ne par dalību, tiešā karadarbībā pret Krievijas Federācijas bruņotiem spēkiem. Praktiski visi momentāli viņu, noliedza
ka viņi būtu gatavi sūtīt bruņotos spēkus, gan NATO ģenerālsekretārs, Polija, Slovākija, Ungārija, Vācija, Lielbritānija un tā tālāk. Praktiski uzreiz teica, ka viņi nesūtīs šo bruņotos spēkus. Un pirms neilga laika Francijas ārlietu ministrs tiekas Viļņā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ārlietu ministriem, kur principā izskatās, Igaunijas premjeru uzreiz izteicās, ka viņi varētu sūtīt igauņus uz Ukrainu, bet principā izskatās, ka lielākā daļa vai nospiedoši vairākums NATO un Eiropas Savienības dalību valstu ir pret šo Makrona ideju sūtīt savus bruņotos spēkus, bet šobrīd izskatās, ka ir Makrons plus 3 Baltijas valstis. Tad jautājums, kāpēc Baltijas valstis piekrīt šai situācijai, kur gan NATO ģenerālsekretārs, un kā es iepriekš minēju, gandrīz visas Eiropas un NATO dalību valstis noliedz, ka viņas sūtīs savus bruņotos spēkus. Kāpēc tieši Baltijas valstis ir atkal tās, kuras lien šajā situācijā kopā ar Franciju? Ja. Lūk, tādi 3 momenti, Arnold, gribētu dzirdēt tavas domas. Tātad pirmā skandāls vienotībā, otrā vai valsti un sabiedrībai vispār ir kaut kāds mērķis, jo, kā es jau teicu, manuprāt, mērķis ir labklājība, drošība un attīstība. Ja nav neviena, ne otra, ne trešā, tad ir ļoti grūti cerēt uz kaut kādu labvēlīgu rezultātu. Un trešais jautājums, kāpēc tieši Baltijas valsts ir tās, kuras atbalsta Franciju, tad, kad visa praktiski Eiropa un NATO neatbalsta Franciju? Lūdzu, Arnold. Jā, Raimond, pirmais, ko es varu teikt par to skandālu vienotībā, man tas nav nekāds pārsteigums, tas nav arī nekāds jaunums, jo visi nodarbojās ar tādām lietām pie mums, diemžēl ne likums uz visiem, kā var teikt, ne visiem ir viens likums. Atvaino, man maza replika. Viena lieta, ka to nodarbojās tāds, kurš saka, jā, es ar to nodarbojos, vai vismaz slēpjas. Bet šeit runa par nosacīti pēdējās baltajiem spēkiem, kuri ir visu laiku definējuši, ka tas būtu apmēram tā, ka tu esi pretalkohola biedrības priekšsēdētājs un tevi atrod kaut kur krogā, kur tu litru šņabes izdzērs. Ja? Un ļoti grūti to visu sasaistīt kopā ar to, ko tu esi stāstījis un to, ko tu dari. Jā, bet diemžēl mums to, ko runā un to, ko dara, ir krasa atšķirība. Es daudz lietas zinu, par kurām mēs nerunājam, ja, bet man ir daudz lietas zināmas, un tas ir realitāte. Un tāpēc, ja mums viss ir tik slikti, ja, valsts ir tādā situācijā, kādā viņi ir, un kā jau vairāk kārt mēs ar tevi teicām, tas viss progresē, un tieši tas progresē vienotības valdīšanas laikā. Ja. Un es vienkārši gribēju teikt, ka to, ko runā un dara vienotība, tas ir krasi atšķirīgi, jo mēs redzam, es spriežu pēc konkrētiem rezultātiem. Ja? Raimond, te ir ļoti vienkārši. Nav jāklausās, kurš runā, vienkārši jāskatās uz cipariem, uz skaitļiem, uz rezultātiem. Ja? Rezultātu pats zina, kāda ir ļoti bēdīga, un tāpēc tas nav nekāds jaunums. Es domāju, ka daudz par to zina. Mēs esam arī runājuši, ka daudzās situācijās, kur ir aizdomas par koruptīviem, milzīgiem darījumiem, kas apdraud valsts drošību un arī citām lietām, un viņi vienkārši tiek noklusēti, netiek izskatīti. Tā ir realitāte. Publiski izskanēja arī par aizsardzības ministrijas vairākiem šiem darījumiem. Nekas jau netika tālāk veikt, nekādas darbības. Es neesmu dzirdējis, kāds tika saukts pie atbildības vai kaut kas tika publiski paziņots, teikts. Ja? Tas ir tikai viens drošības jautājums, kur mēs labi pārzinām. Bet ir jau daudz citu darījumu. Ja? Tas tāds mazs, tur ofisā, tur tās algas aploksnēs maksāja, nemaksāja. Būtībā tas ir tāds salīdzinoši mazs skaitējums. Jā, politiski un ētiski un cilvēciski, kad partija, kuru sevi pasludina par tādu godīgu un taisnīgu partiju, tagad tāda netīrība, tāda šmuca sanāca, ja, publiski, protams, bet es saku, man tas nepārsteidz, ja, tāpēc es teicu, ka, rezultāti ir tādi, kādi viņi ir, un vienkārši cilvēkiem ir jāredz, un es jau biju cerējis, ka šajās vēlēšanās, kad cilvēki sapratīs un nāks pie varas kaut kāda cits partijas, citi politiskie spēki, nevienotība. Tas ir, kas pa pirmo jautājumu. Par otro jautājumu mums bija
Mums jautājums, ka principā ir viedoklis, ka Latvijas sabiedrība un valsts ir pazaudējusi mērķi un orientāciju. Tātad, kāds ir strateģisks mērķis, ko tad mēs gribam panākt? Un, teiksim, kā es jau teicu, jā, praktiski ir acīm redzams skaidri, ka drošība, labklājība un attīstība tie mērķi. Un tad man jautājums, kā mums ir drošība, labklājība un attīstība? Mēs atkal šeit esam ļoti daudz un bieži runājuši, kad tu teici par uzņēmumu, jā. Ja uzņēmumā nav šie mērķi, tad uzņēmums ir nolemts. Šeit jau ir tieši tāpatās. Viss ir atkarīgs no cilvēkiem, kas vada valsts, un galvenais šeit ir profesionālās vērtības. Jā. Un, tas, kad jāstāda ir valsts intereses augstāk par personīgām, tad es uzskatu, ka mums ir divas lielas problēmas. Kāpēc tas viss tā ir? Tāpēc, kad nav profesionāli cilvēki, jā. Valsts aparāts ir pārāk liels, tad ir daudz cilvēku, kas praktiski nedara to darbu, kas viņiem būtu jādara, bet vienkārši atsēž tajās vietās, es nezinu, aiz kādu iemeslu dēļ, vai tur aiz partijas, kā var teikt, saistības, vai aiz ģimeniskām, ieņem daudz amats, var teikt, jā. Viņus vajadzētu samazināt vismaz uz pusi ierēģiņu aparāti. Ja? Tad vajadzētu būt profesionāliem ierēģiem, kas kaut ko dara valsts interesēs. Un, protams, korupcija. Ja? Tad korupcija. Jo tas ir nākamais faktors. Un tāpēc finālā ir tā, kad mums nekāda virzība nav. Nekādas, mums tieši otrādi, Arnold, mums ir visi šie rādītāji katru gadu. Ir sliktāk un sliktāk, gan arī visos jomās. Virzība ir uz otru pusi, nevis uz to, uz kuru viņai vajadzētu būt. Jā. Tad cilvēki, kas ieņem kaut kādas amats, jā, palielina algas, gūst sev pašlabumu, kaut kādu personīgās intereses tikai ievēro. Ja valstiski neviens nedomā par valsti, valstiskās intereses netiek ievērotas, tā ir tā problēma lielākā. Jā. Nav vairs valstiska domāšana, tāpēc es domāju, ka paši tie, kas ir pašlaik valdībā un ir pie varas, viņi jau paši vairs netic, ka var kaut ko mainīt, tad viņi uzskata, ka ir, viņiem tas atvēlēts pēdējais laiks, kad cilvēki beigās sapratīs un izdarīs savu izvēli par citiem cilvēkiem, politiski. Un tāpēc viņi cik var vēl gūst sev pašlabumu, būdam vēl, kā var teikt, pie varas. Jā, tā ir tā problēma. Un trešais par šiem izteikumiem Makrona un 3 Baltijas valstu ārlietu ministru. Es vienkārši tev ļoti tāds konkrēts jautājums. Tagad mēs varam iedomāties situāciju, kad, teiksim, Latvijas Republika ar Saeimas lēmumu, teiksim, kur iesaistīta aizsardzības ministrija, tādu nosūta, teiksim, jau nevis teiksim, kaut kādus brīvprātīgos, bet tiek nosūtīti profesionāli militārā dienesta karavīri no noteiktām vienībām, vai tas būtu, nezinu, SUS vai sauszemes spēku brigāde vai militārā policija, uz Ukrainu, kas nozīmē, ka praktiski, viņi tur varētu būt arī mērķi raķetēm, dažādiem, teiksim, uzbrukumiem, kas varētu būt arī letāli. Tad ir jautājums, kurš uzņemsies šo atbildību, un vai vispār tas ir nepieciešams. Pie tā, ko es jau tev teicu, ka nospieduši vairākums citu valstu, Eiropas un NATO valstu noliedz šādu iespējamību. Es atbildēšu sekojoši. Tad nav noslēpums, ka brīvprātīgie arī no Baltijas valstīm piedalās šajā konfliktā Ukrainas pusē. Nav jautājumu, tie ir brīvprātīgie. Un te nav konflikts ar NATO spēkiem. Ja? Latvija ir NATO spēku sastāvā. Un es uzskatu tā, ka tas ir vispārībā nepieņemami. Man nav saprotams, kā, teiksim, Latvija, Igaunija vai Lietuva varētu nosūtīt vai Francija savus bruņoto spēku karavīrus, ja? Un kaut kādas vienības, ja? Nesaskaņojot vai nesaņemot atbalstu no NATO. Jo būtībā tas ir tieši konflikts ar Krievijas federāciju, ja, politisks konflikts, un es uzskatu, tās sekas ir neparedzams, ja, jo būtībā tas ir... Tas ir daļa no konflikta, Arnold. Jā, tā ir nopietna konflikta situācija, un man tas nav saprotams, kad vispār tāda iespēja pastāv. Jo, ja mēs esam NATO sastāvā, tad
nesaskaņojot ar NATO vadību, es uzskatu, mēs nevaram veikt kaut kādas patstāvīgas operācijas, militāras operācijas, un tas nav, manā skatījumā tas nav iespējams. Ja. To, kāpēc Baltijas valsts varbūt vairāk uztraucās par to un runā par šīm lietām, ja, es domāju, ka tas ir tāpēc, ka Baltijas valsts, kā mēs vairāk kārt esam teikuši, ir šajā robežā Krievijas federācija, un ja kaut kas notiksies iespējams kaut kad, tad tāds cietējs būs pirmās Baltijas valsts. Es to saprastu loģiski. Ja Ukraina zaudē šajā karā, tad pēc kaut kāda laika Krievijas federācija var atjaunot savus spējas, un mēs nezinām, kas var notikt, bet nosūtot savus oficiāli, savus Nacionālo bruņoto spēku karēvis uz šo kardarbības zonu, tas ir tieši konflikts ar Krievijas federāciju, un tas var pātrināt šo konfliktu. Krievijai tad tas var uzskatīt kā kara pieteikumu, ja, tām valstīm, kas ir nosūtījuši šos bruņoto spēku karavīrus uz Ukrainu. Un katrā gadījumā es tev piekrītu. Ir, teiksim, arī labā ziņa, ka NATO ģenerāls sekretārs tomēr ir norādīja Francijas prezidentam, ka tomēr pirms izteikt šādu veidu apgalvojumus, tomēr ir jāveic konsultācijas ar citiem, teiksim, NATO dalībniekiem, ar citām NATO partneru valstīm. Tas nav tomēr pieļaujami šādu skaļu paziņojumu izteikt un attiecīgi, zināmā mērā nostādīt šo NATO un Krievijas federācijas militāru konfrontāciju vēl pa soli tuvāk. Paldies, Arnold, tev par tavu viedokli. Paldies, Rēmons. Uz redzēšanu.